diezgan nesen dzīvoja zemniece, kurai ļoti rūpēja dāvāt viņu, kā jau katru reizi viņa diendusu izbaudīja pļavā. Lai gan viņai vienmēr ir patikusi daba, viņa nekad nebija aizdomājusies par tās unikalitāti un saglabāšanu. Bet tas viss mainījās, kad viņa sapnī redzēja kādu ļoti glīta puiša seju, kurš viņai stāstīja par skaistās un zaļās Latvijas dabas saglabāšanu. Puisis viņai jautāja, vai redzi, kas pašlaik notiek ar pasauli? Daba parāda to, kā mēs esam izturējušies pret viņu. Tagad ir īstais brīdis, lai to mainītu. Lēnām sāk izgaist puiša tēls, bet vienīgais, ko viņa vēl paspēja ieraudzīt sapnī, bija mazā, melnā kastīte ar mazu sarkanu sirsni uz tās. Sapnī beidzoties, viņa saprata, ka beidzot ir jāsāk rīkoties. Šī kastīte pēkšņi atradās viņas rokās. Viņa paņēma nokā šo kastīti un iekšā salika dažādas augu un koku sēklas. Viņa uztaisīja daudz šādas kastītes. Katrai kastītei viņa pievienoja vēlējumu, un kastītes nogādāja visdažādākajās pasaules vietās ar mērķi saglabāt dabu. Un tagad ar šīs kastītes palīdzību mēs redzēsim skaistu, zaļu un unikālu dabu ap mums. Un lūk, zemniece savu misiju bija paveikusi. Un tā mēs katrs varam iegūt šādu kastīti un padarīt skaistā dabu. Man jautājums, tas puisis komplektā līdzināt? Ar mani, ar zemnieci. Tad zemniece, puisis un kastīte. Jā. Ideāli. Labi, nu tad kā pēdējos, bet es domāju, ka ne sliktākos vai ne apdalītākos es aicinu divus brašus džentelmeņus, smagās mašīnas šoferus. Alkohols un sūdīgi ceļi Latvijā. Labdien, klausītāji! Sveiki, klausītāji! Mēs pārstāvam degvielas dedzinātājus. Kā jau ik viens no jums un mums, ik viens Latvijā ir saskāries ar to, ka Latvijā labs asfalts uz ceļa nemētājas. Bet mums ir īpaša formula, smagā aizmirstības formula. Un tad kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Jo Vācijā brauc pa labo pusi un Anglijā pa kreiso, bet Latvijā brauc tur, kur nav bēdras. Un mēs jūs iepazīstināsim ar smagās aizmirstības formulu. Šī ir atslēga. Atslēga, kas aizlāpīs ikvienu bedru uz Latvijas ceļiem. Vai jūs vēlaties viņu redzēt? Es dzirdēju kādu saucienu? Jā! Šī ir atslēga uz aizmirstības formulu. Ja jūs nesapratāt iepriekš mūsu īso mājienu, tad atcerieties šo, braucot dzērumā pa sliktiem ceļiem, jūs iespējams pat nepamanīsiet, kad jūs būsiet nobraukuši kādu ķīniešu apēstu cūku. Paldies visiem šī vakara mūsu studijas viesiem. Tiekamies atkal rītvakar, un rītvakar atkal jaunas problēmas, jauni risinājumi un jauni arotbiedrību pārstāvi šeit studijā. Paldies jums visiem!